Labdien, Sālsmaizē! Mēs šodien, lai jums būtu interesanti klausīties, esam uzaicinājuši viesi. Armands ierosināja viņu uzaicināt, un stāsts ir tāds, ka mēs esam aicinājuši un runājušies ar arhitektiem, attīstītājiem, finansētājiem, būvniekiem, bet mums nav bijis neviens žurnālists. Mums nav bijis neviens, ja tā var izteikties, kultūras nozares cilvēks. Un lai šo trūkumu novērst, lai varētu mēs paskatīties tām lietām, ko mēs parasti cilājam no tādas, ja var izteikties, kultūras nozara pārstāvoša cilvēka pozīcijas, mēs esam uzaicinājuši Šojā Rubeni. Viņš ir visnotaļ pārgalvīgs cilvēks, jo viņš atnāca, viņš pilnīgi nezina, kas šeit būs, par ko mēs runāsim, kas tagad notiks. Paldies, ka tu veltīji laiku, atnāc. Varbūt tiem cilvēkiem, kas nav redzējuši tevi televīzijā, teātrī, pasākumus piesakot un ko tik tu vien nedarīji, ja viņi ir tādi unikāli, ka viņi skatās pirmo reizi tevi ieraugu tagad, kā tu viņiem pastāstīt, kas tu tāds esi un ko tu dari? Ko es daru? Es nodarbojos ar kultūras projektiem, vēl ar vienu vadīju teātri, kāds 12 gadus Nacionālo teātri. Pirms dažādiem skandāliem. Paldies Dievam, manā laikā skandāli nebija, neviens nesūdzējās. Tad pirms tam radio un televīzijas padomu vēl, un patiesībā jā, es no laika galas biju tāds televīzijas cilvēks, un tā varbūt ir vienīgā lieta, man tā kā pa īstam vēl ar vienu tā kņūdu, un līdz ar to es vēl arī televīzijā raidījumus tāds teātri mēģinu vadīt, un tad kaut kāds projekts un tā. Bet, vispār tā kā viena kritiķa teica brīnišķīgi, viņa noraksturoja, es to mēģinu popularizēt, ka es esmu tas cilvēks, kas pieder aizejošai tagadnei. un tas ir tas mans raksturojums aizejošā tagadne, un līdz ar to zinu, kā aizejošā tagadne var runāt nebaidoties, un tas man arvien vairāk sāk patikt. Man nekas vairs nesaist un nav no kā jābaidās, lai es domāt un runāt to, ko es vēlos. 12 gadi par teātru vadītāju laikam ir tāds posms, ka visu laiku to domās pie tā atgriezies, un es domāju, kāda tev ir sajūta, ka tu redzi, ka tagad katru vakaru tavs teātrs ir ziņās, un tur kaut ko mēģina tur tā kā izvilkt, parādīt, noskaidrot. Mums tagad ir katru vakaru ne jau tikai mans teātrs nacionālais, mums jau Liepāja tagad buntojās, un Nālis Hermanis ir dzīves ziņas galvenais vēstnesis un operā problēmas. Un tagad tas viss, es domāju, ir absolūti normāls process. Un droši vien, ka tas ir tāpatās tā kā tavā profesijā, ar ko jūs nodarbojaties, tirgus visu laiku nav augšā. Viņam ir kritumi, viņam ir vertikāli, viņam ir horizontāli. Un es domāju, ka teātrā šobrīd vispār iestājusies kopējā teatrālā, horizontāli. Un dod Dievs, lai vienkārši teātri neiekrīt bedrē un lai nāk kādi jauni cilvēki, kas atkal kaut kādā veidā uzrauj to augšā. Tas ir, man liekas, tas ir absolūti normāli. Tas ir kaut kāds tāds 10 gadus, un es domāju, ja es būtu palicis, ja man nervi būtu izturējuši, vēl vienus 10 gadus, es domāju, es būtu tādā pat bedrē. Tāpēc, ka tu nevari visu laiku notikt. Tu vari rūpēties, un tas teātris ir tāda lieta, kas no manis prasīja 24/7 līdz 365. Vienkārši tu nevari atslābt nevienu brīdi, un tas, ko tu teici, ka tu vari mājās kaut kādā brīdī būt un kaut ko nodarboties. Man bija tā laime, ka mani bērni bija lieli, un mazbērni vēl bija tādi mazi, un es varēju tam tā veltīt to uzmanību, un sieva to piecīja. Tu nevari atslābt nevienu brīdi. Tas viss beidzās agri vai vēl ar antidepresantiem, lai cik tas nebūtu, jo mākslinieki viņi ir brīnišķīgi, bet viņi ir egocentriski. Viņi ir vērsti tikai uz sevi. Un ja mākslinieki nosoda, piemēram, par izbraukšanu no Nacionālā teātra kreisajā pagriezienā inspekcija un uzliek sodu,
vai punktu, tad mākslinieks atskrien pie manis un saka, klausies, tu nevari tā sakārtot, lai to pagriezina pa kreisi, lai tur nestāv, vai tur kaut kā, un tad tu zvani Paulam Timrotam, saka, Paul, viņš saka, tu esi sirds prātā, pilnīgi, nomierini viņus. Tas tāds piemērs, jā. Atzūmēsimies mazliet pagaidām no teātra. Gribēju, lai tu mazliet piešķir to tonalitāti šai sarunai un mazliet pafilozofē par tēmu, kāpēc mums, latviešiem, kultūra ir tik ļoti svarīga? Kāpēc mēs esam ar to tavu nozari tik ļoti apsēsti un pārņemti? Un kā tu to tulko? Man jau jāpanē, es domāju, ka mēs neesam pārņemti, jo ir kādi, es nezinu, pēdējā laikā, es domāju, ka būs pat krities, ir kādi apmēram Latvijā 50-60 tūkstoši cilvēku. Tikai. No 1,8 miljonu, kuri reāli integrējās kultūrā vispār. Bija tāds pētījums, kad 8 vai 9 gadu atpakaļ, un tur bija apmēram 50-60 cilvēki, kuri, piemēram, tie, kas apmeklē visu, kur iet uz dažādiem teātriem, kur iet gan arī uz visām izrādēm, vai nu vismaz uz pusi, kur apmeklē izstādes, kur iet uz koncertiem un tā. Es nerunāju par tiem pasākumiem, kuri apsēstībā ir brīvdabas pasākumi, kur katrs, kurš māka vai nemāk dziedāt, māka vai nemāk brauc uz turieni, pulsē ļaudis un pelna naudu. Ja? Tas ir atkal pilnīgi cits tās kontingents, bet ja tu man runā par tādu kultūru, kurai ir jēga vispār personības attīstībā, nevis vienkārši izklaidē aiziet. Tā. Tie nav nemaz tik daudz. Tā kā tas nav tā. Tas ir cits jautājums, cik mēs kultūrai veltam naudu. Un vai mēs viņu pareizi ieliekam kultūrā. Un kas vispār ir kultūra? Ja mēs sākam runāt, un tad, kad es eju pie studentiem vai skolā, tad es saku, tas man pirmais jautājums viņiem, kas jūsuprāt ir kultūra? Un tad viņi sāk tur filozofēt. Ja, tur glezniecība tur. Un es saku, draugi, mīļie, kultūra ir tādā brīdī, kad tu vispār izēji uz ielas vai arī savās mājās. Tā ir kopējā kultūra. Tas jēdziens, man liekas, ļoti, ļoti dalīts, bet tāda kultūra, par ko tu domā, ka mēs veltam naudu, izdodam, ejam, tas nav nemaz. Daudz vairāk ir tie, kas redz, ka sabiedriskā mēdījā būs viena intervija konkrētā laikā, viņš ieslēgs tikai tāpēc, ka tas tur runās. Jā. Tāda ir daudz. Mēs tagad sasapjamies, varbūt, ka viņš kaut ko pateiks antikultūrāli. Bet saki, lūdzu, kā tu domā, kāpēc mums ir tik svarīgi tas, ko tevis pieminētais teātra vadītājs? Kā tu to tulko? Kāpēc mums kā nācijai, kāpēc mēs centrējamies uz to? Man liekas, mums ir pat labi milzīga problēma ar autoritāti. Un te es nedomāju autoritātes tādā jomā, kuras nevar uzskatīt par autoritātiem. Kaut gan, zināmā mērā, viņas jau droši vien noteiktā sabiedrībā ir kā Putins, kā Hitlers un Musolīni un vienalga, vai kā Bills Klintons, vai kā Vērvīts Freiberg. Es nedomāju, un es viņus nelieku vienā katlā, uzreiz gribu pateikt, tie dažādi katliņi. Bet es domāju, ka mums ir milzīga problēma tieši ar personībām. Mums ir problēma ar personībām, un tā problēma ir kopēja, jo manā uzskatā neviena personība nevar būt bez savas pagātnes, tagadnes un bez nākotnes. Un neviena personība. Es domāju, ka mēs visi trīs sēžot tev, nezinu, varbūt jaunies. Nē, bet es arī domāju, ka savā pagātnē mēs katrs esam sastrādājuši dažādas lietas. Tur neko nevar darīt. Skeletiņi mums katram vienalga, sākot no politiskiem un finansiāliem, arī uz saules ir un seksuāliem un visādi. Tie cilvēki ir pārstājuši vispār mēģināt iet uz āru, jo tanī brīdī, kad viņi kā autoritātes iet uz āru, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tikko kā tu parādīsies, tev vienkārši izjās. Tev izčakarēs pa pilnu klapu, jo atradīs, nedod Dievs, ka tu vēl pretendēsi uz kādu amatu, vai nedod Dievs, ka tu mēģināsi kaut kādā veidā kontroverses teorijas izteikt publiski. Tev vienkārši sāk čakarēt. Un Jālis Hermanis savā intervijā teica, ka tas ir sabiedriskiem medijiem. Nē, tas nav tikai sabiedriskiem medijiem. Tas vispār ir mediju ārprāts, tā ir naudas nopelnīšanas lieta, un viņiem visiem liekas, ka viņiem skeletu nav, ka viņi var pazemot cilvēku.
Es kādreiz lasīju vienu žurnālistu interviju, kura bija populāra žurnālists, nesaukšu viņu vārdā, kura bija ierakstījusi, ka viņas uzdevums nav viss cilvēku notiesāt vai novest līdz prokuratūrai vai tiesai vai ielikt cietumā. Viņas uzdevums ir, ja cilvēkam ir kaut mazā melnākā kantīte, viņas uzdevums ir to cilvēku sačakarēt viņa restību, sačakarēt viņa tā kā to nevainību. Jā. It kā. Un tas, manuprāt, ir drausmīgi, tāpēc, ka mums ir tiesības kļūdīties, un mums ir tiesības nokrist, mums ir tiesības iekrist ar sevi dubļos, mums ir tiesības vārtīties tajos dubļos. Svarīgi ir, vai kāds mums palīdz izcelties, un vai mēs varam izcelt. Imantam Ziedonim ir brīnišķīgi epifānija, kur sāks leksim bedrē, redzējis, kas mūs ārā vil. Un tas ir tas jautājums. Un līdz ar to tā sabiedrība ir tā deformēta, ka tanī brīdī, kad tu gribi kādu cilvēku vispār, un tu redzi, ka tas cilvēks varbūt ir vērtīgs, un tu viņu vari tā kā izmantot, tad tev jau ir jāpārliecinās, dod Dievs, vai viņš nav krāpis savu sievu, vai viņš nav gulējis ar kādu, kas pēc tam ir notiesāts. Bet vai tā nav tā kā demokrātijas pazīme? Nu, ja tu pretendē mācīt vai vadīt cilvēkus, tev ir jārēķinās ar šo. Tā ir demokrātijas pazīme, bet Bills Klintons pat demokrātijas pazīmē pēc Monikas Levinskas turpināja vadīt valsti un izdarīja ļoti daudz Amerikas labā. Nu, ja mēs tā ņemam. Ja? Reigans bija aktieris, domāju, ar ļoti daudz problēmu. Un izdarīja, ja mēs sāktu droši vien meklēt arī mūsu prezidentiem, tur Ulmanim vai Vairai vai Zatleram un tā tālāk, nu, draugi mīļie, nav ideāli cilvēki. Demokrātijas pazīme ir, bet cik cilvēkiem ir bieza āda, lai viņš to izturētu? Kas tas jautājums? Es gribēju tev lūgt atskatīties atpakaļ uz to laiku, ko mēs esam piedzīvojuši uz 30, cik nu viņi tagad ir tie neatkarības gadi, un gribēju aicināt tevi mazliet padomāt par to, kur mēs aizgājām ne pa to ceļu. Kāpēc šobrīd tavs amata brālis tik daudz uzmanības piesaista, tā kā noliekot to mūsu gājienu vai to situāciju, kurā mēs esam, un ir tik daudz kritikas tevis nosauktajiem tiem cilvēkiem, kas ir uzdrošinājušies būt pie vadīšanas, nebaidoties, kad kāds sameklēs šos melnumus uz saules. Kā tu domā, kur brīdī, kas mūs notika ne tā, kad tajā brīdī tas mūsu status ir tāds visnotaļ bēdīgs? Kā jūs paši domājat? Kā jauns cilvēks? Es gaidu atbildi, jo man liekas, Ojārs arī kāpēc man gribējās viņu uzaicināt. Mēs daudz runājam par tiem, kas piedalījās tur, kad veidojas Ojārs, man liekas, bija pirmajā ložā vēroja, kā žurnālists. Interesanti viedoklis, kā tu vērojot to secinājumi, kur tas aizgāja. Jo tie, kas tur piedalījās, beigi ir mēs bijām tā, mēs darījām šitā un citādāk. Mēs jau gan arī piedalījāmies, parakstījām Tautas frontes deklarāciju un tajā visā bijām iekšā. Es esmu daudz par to domājis, bet man liekas, ka ir divas lietas. Man šķiet, bet es nezinu, vai tās ir pareizi. Un pirmā, kas ir vienmēr piedodama lieta, ir nezināšana. Es tiešām domāju, ka ļoti daudz cilvēku, kas tajā laikā darbojās, nezināja. Mēs neko nezinājām par kapitālismu ekonomiku. Mēs neko nezinājām par privatizāciju. Mēs vienkārši maucām. Man ļoti labs paziņa, kuru es cienu vēl ar vienu un cienīšu līdz mūža galam, Ivars Godmans, viņam ir ļoti daudz ko pārmest. Mēs reizēm runājam, viņš teica, es nezināju, bet kādam bija jāuzņemās tā atbildība. Un tu nevarēji uzņemties atbildību tikai Ivans Dainis brīnišķīgs, superīgs, vienkārši lielisks. Džeims Kulm lieliski, Mārzālīt brīnišķīgi, visas tādas sradiņas personības.
Bet nevienas no šīm personībām, tā skaitā mani, kurš nelīd politikā, jo es sapratu, ka es nezinu. Es vienkārši tajā nezinu. Man aicināja, tās reizes visu sarakstu ir aicinājuši. Nāc. Es nekad negāju, jo es sapratu, es tur nezinu, kā reāli strādāt. Varbūt tagad varbūt šo to es varētu. Bet toreiz es nezināju. Bet kādam bija jāiet? Un tad tie cilvēki, kas tur bija daži, tā skaitā, piemēram, Ivars un vēl veselu sēriju, viņi uzņēmās, viņi mēģināja darīt nepareizi, bet viņi vismaz darīja. Tad iestājās otrs periods, manuprāt, ka daži šie cilvēki, un te es neminu godu, man nesaukšu vārdā, daži šie cilvēki, kad ir 5, 7 vai 10, tas jau nav tikai mūsu trijotni, par kur mēs parasti runājam, saprata, ka mēs varam uz citu rēķina būt turīgi. Un viņi izmantoja visas iespējas gudrā, un kļūt turīgi. Patiesībā uz visu iepriekšējā laika nodokļu maksātāju naudas. Labi, padomu laika nodokļu maksātāju, labi, bet visas sapelnītās lietas, kas bija, ļoti daudz izmantojot šo iespēju, nenodarbojoties ar privāto biznesu, vienkārši izmantojot valstiskās iespējas, privatizējot un darot tādas lietas, kļūt turīgi. Ja mēs šodien skatāmies un es vienkārši to no tādas atbildības pozīcijas varu teikt, cik mums šobrīd ir mecenāti. Cik mums ir mecenāti, kas no savas sapelnītās naudas ir gatavi balstīt, slimnīcas, bērnus. Es mums nerunāju par kultūru. Atstāsim to malā. Mēs droši vien, ka saskaitītu, ir tāda nezināma arī uz 2 roku pirkstiem. Varbūt mēs saskaitām. Pārējie visi ir savu pseidomecenātismu darījuši uz valsts uzņēmuma rēķinu, caur valsts uzņēmuma rēķinu. Es mēģināšu pateikt kaut ko ļoti provokatīvu un ceru, ka tu nevis apvainosies, bet mēģinās pārliecināt, ka man nav taisnība. Vai nav tā, ka kultūra un šis dāsnais finansējums kultūrai ir izmantota kā tāda malduguns, kā atpirkšanās no kaut kādiem tevis pieminētiem 50,000 aktīviem kultūras patērētājiem, lai tās lietas varētu notikt tā, kā viņas notika, un kas ir mūs novedis tajā situācijā, kādā mēs esam. Vai nav tā, ka, kā sauc tās nārveidīgās, kas vilināja jūrniekus uz akmeņiem, tur sirēnas, jā, vai kultūra nav pildījusi tādu uzmanības novēršanas funkciju no tā, kā tu saki, nav šo turīgo ražotāju, tirgotāju, mecenātu, jā, nesanāca mums tos apstākļus radīt tādas, lai viņi būtu daudz, lai tas privātais bizness attīstītos, mūs pārāk safokusējāmies uz kaut kādām citām lietām, kas noved mūsu strupceļā, bet vai nav tā, ka kultūra ir pildījusi kaut kādu nelāgu lomu un aizvien turpina pildīt, jo es tā iedomājos, piemēram, Grieķijā esot 1500 teātri. Bet tur kāds klausās tik ļoti, ka visa valsts aizturējas elpu, sēž, skatās centrālais raidījums vakarā, jā, ir ko viena teātra vadītājs domā par valsti. Jā, noteikti, ka tur viņi dzer savu vīnu mājas vai ciemata, jā, ēd, ko viņi tur ēd un vispār pat neklausītos. Jā, bet Edgar, tu saproti, tur ir, tas ir, respektīvi, padomju laikā bija tieši tas, ko tu saki. Kultūra bija subsidēta no valsts diezgan daudz, pat ļoti, un viņa tika propagandēta, lai mēs aizmirstu pārējās lietas. Dziesmu svētki, mēs esam saglabājuši dziesmu svētki. No vienas puses, paldies Dievam, vai ne? Mēs esam saglabājuši. Jo citādi viņi būtu izgaisuši. Un tika uzturēti teātri, muzeji un tā tālāk. Mums nav bijusi, un tagad es zinu, ka es dabūšu riktīgi, ja kāds kultūras darbinieks klausīs, es dabūšu micē, mums nav bijusi kultūras revizija. Mums nav bijusi kultūras revizija. Kam dot, kāpēc dot, cik daudz dot, kā nopelnīt lietas. Tad, kad es sāku vadīt Nacionālo teātri, no valsts mēs saņemām 37% dotāciju. Pārējais bija jānopelna pašam. Jā. Man bija jādarbojās patiesībā zināmā mērā tā kā privātā biznesā. Pamazām tas ir izaudzis, ka tagad valsts dotācija, man liekas, jau ir 70%, paldies par to, bet tanī brīdī to var bišķiņ tā kā sākt atslābt. Tev ir tā kā iespējas. Es nevarēšu šito, es nevarēšu to.
Es negribu ar to teikt, ka kultūras darbiniekiem jābūt nēdušiem tieši otrādi, bet viņi nav nēduši. Liels vairums nav nēduši. Un, ja mēs tā paskatītos ar kādām mašīnām un kā brauc un kā dzīvo, nav jau nu nemaz tik traki. Līdz ar to tā mana atbilde ir nē, viņa nav pārdotēta nekādā veidā. Es domāju, ka viņa ir salīdzinājumā pieticīga, jo mazai valstī nav citu iespēju. Tā problēma ir tāda, Amerikā tu vari pateikt, jā, mums Amerika nedotē teātri. Skaidrs, ka nedotē. Bet, kad tu paskaties, cik tur ir mecenāti, kad tu paskaties, cik tur ir bagāti cilvēki, kas atbalsta to kultūru, cik tur ir liela auditorija, kas apmeklē, tu nevari dabūt biļetes uz lielajiem teātriem, tu uz Metropolitanu tev jāpiesakās tur gadu uz iepriekš, ja tu kaut ko labu gribi dzirdēt, vai pat tu gribi apskatīt, pie mums tas nevar notikt. Cits jautājums ir, ka kultūra ir jārevizē. Jāsaprot, vai mums ir vajadzīgi tik daudz muzeju, vai mums ir vajadzīgi tik daudz teātri, un ja jūs gribat veidot kaut kādu savu teātri, tad no kultūra kapitāla jums dod iespēju, tad jūs attīstīties. Šis nav bijis. Un tur ir renovēt visu kopā. Jā, un šis nav bijis, un tur ir otra pozīcija. Tāpēc, ka jebkurai partijai, kura vada šo ministriju, ir bail tam pieķert. Un tad tā situācija, piemēram, ir, ka, ja mums tagad ir remonta stāvoklī vai celtniecības stāvoklī, un tad mēs pieskaramies mazliet jau tā kā jūs tai nozarei, 11 vai 12 kultūras objekti, un viņi stāv neremontēti, viņi stāv tukši, mēs aiztaisam arsenālu, piemēram, brīnišķīgi lieta, kur varēja vēl 3-5 gadi būt izstādes, bet mēs aiztaisījām viņu citu, jo tur būs remonts, un tas remonts tur nenotiek. Mums ir filharmonija, kur mēs pateicām, ka tur būs vismaz elementārs remonts, tas remonts tur nenotiek. Mums vienlaicīgi ceļ Jaunorīgas teātri, Leļu teātri, Valmieras teātri, mums vajadzīga Nacionālajam teātrim piebūve, kurai projekts ir izstrādāts, kas ir totāli vajadzīgi, kas ir. Mums ir arsenāls, mums ir kultūras akadēmijas, kas būs, kur tagad ir jaunais teātris. Tu saproti, ka mēs vēl nevaram atļauties. Mēs to vienkārši nevaram atļauties. Jā, bet tad nevajag to uzsākt. Tad vajag pateikt, mēs savadām kārtībā Jaunorīgas teātri. Tas ir sens mērķis, tā jābrauc kopā, to mēs sataisam. Nevajag mums runāt par koncertu zāli. Un tagad es pateikšu, es zinu, ka man nošaus, ja kāds to dzird. Man vienkārši jau ārprātā. Ziniet ko? Es tikko biju sestdienas svētdien Gorā. Un ja es ļoti gribu dzirdēt, tad es varu iekāpt automašīnā, aizbraukt uz Goru un noklausīties. Bet ķēpāties ap koncertu zāli, ka mēs nezinām, kurā vietā, tad mēs mēs baidamies no privātā biznesa. Mēs baidamies no Šķēles, kurš tā Andrijos tā tur kaut ko. Mīļie draugi, Šķēle nomirst tāpat kā tu esi un vispārējie, bet tā koncerta zāle palika. Es kā cilvēks, kurš ir diezgan bieži tiek vilkts uz lielo ģildu, uz nopietnās mūzikas koncertiem, es varu apliecināt, cik tur vietas, 800, 900? Kaut kur apmēram tā, jā. Es varu pateikt, ka mums nav 800 vai 900 cilvēki, es neesmu saticis viņus, kas spēj koncentrēties uz mūziku, nečaukstināt konfekšu papīrus, nečatot WhatsAppā, jā, vai arī kājās stāvot, filmēt, notiekošo, jā, mums nav. Es personīgi kā 1-2 miljonās daļas akcionārs valstī, es balsošu par koncertu zāli tad, kad es redzēšu, ka mums ir vismaz, nezinu, 700 vai 800 cilvēki, kas spēj izbaudīt šo. Jā. Īsti tā, es tev tur nevarētu piekrist tam. Es domāju, ka ir cits jautājums. Ja mēs runājam par koncertu zāli, tad mēs pieņemam lēmumu, ka šī koncertu zāle būs, tad koncentrējamies uz viņu, atliekam citus objektus un saprotam, ka šajā 10 gadiem mums ir jāuzbūvē koncertu zāli, bet tad uzbūvējam viņu tādu, ka mums ir lepnums par to. Nevis vienkārši pārtaisam kaut ko, es aizgāju apskatīties ties projekti, man neviens no šiem projektiem nelikās. Tad vienkārši pārtaisam kongresam, kurš varēja tur stāvēt, kur varēja notikt koncerti, kurā bija projekts uztaisīts Rīgas domē, kur tagad to mēs visi izmetam izkastē, tagad mēs taisīsim jaunu. Tad, draugi mīļie, tad iepauzējam, bet uztaisim tā kā Hamburgā, mēs tādu naudu nevaram atļauties, bet mums tik liela arī nevajag. Tad uztaisim tā, ka mēs braucam un tad mēs redzam bāc. Var patikt vai nepatikt Nacionālā biblioteka. Viņa var patikt vai nepatikt, bet viņa vismaz ir uztaisīta,
Mēs sakām, tā ir mūsu nacionālā biblioteka, tas ir pagājušā gadsimta projekts, un mums viņi ir. Un uz to cilvēku iet, un biblioteka ir pilna, un studenti iet un strādā, un tā. Nu, tad daram kaut kādā secībā, bet mēs nevaram visu izdarīt uzreiz. Es piedāvāju virzīties. Jā, tāpēc man liekas, tas mākonis arī gan labi, tas uz teātra pasauli, ka vienkārši viss notiek vienlaicīgi. Tev ir mašīna 7 detaļas vienlaicīgi. Sāpīgi. Tur 30 miljoni un tur. Un tas, man liekas, cilvēkam ir sāpīgi, ka šobrīd tāds posms, ka nevis viens teātris ir ēnā, bet visur kaut kas. Man ir vēl trakāk, ka to kultūru nobeidzam, un tad, ja es jau tāpat dabūšu par šito, te, ja kāds dzirdēs. Respektīvi, man nav saprotams, kāpēc dziesmu svētkiem ir jāvelta tik daudz miljonu. Man nav tas saprotams. Man nav saprotams, kāpēc veselu nedēļu ir jātaisa koncerti, kuri nav piepildīti. Daļa pa brīvu un tā tālāk. Un tad man nav saprotams, kāpēc uz dziesmu svētkiem biļetes tirgo par tik nenormālu naudu, ja mēs visi jau par tiem dziesmu svētkiem vienreiz esam samaksājuši. Nu, vesela sērija problēma. Es neesmu pret dziesmu svētkiem tieši otrādi. Un man nav saprotams, kāpēc man par manu naudu, kur es jau esmu samaksājis un vēl nopircis dārgu biļeti, ir 7 stundas dziesmu svētkos jāmocās. Un tad man gala rezultātā jautājums, so what? Ko es no dziesmu svētkiem esmu ieguvis? Kustību. Piekrīt, ka tie dziesmu svētki nedaudz vienkārši atņemti tautai. Kustību. Un es esmu par dziesmu svētkiem. Es piekrītu katram punktam, ko tu saki. Kas man patika dziesmu svētku laikā, ir tas, ka Rīgā atgriezās tie 50,000 cilvēki, kas ir pēdējo 10 gadu laikā aizmukuši no Rīgas, kas ir tā nākamā tēma, par ko es gribēju ar tevi runāt, kad ir ļoti patīkama sajūta bija, ka Rīgas centrā ir atgriežies cilvēki. Brīnišķīga sajūta. Un es ļoti priecājos par ielām, par parkiem, par cilvēkiem, kam ir kafejnīcas un veikali. Visi bija smaidoši, priecīgi. Beidzot, Rīga bija tāda, kāda viņai vajadzētu būt. Es jau mazo 8 mēnešu plikadīti stāv pie Logmiera ielā, kur pretī tā tramvēra. Skatos, visi tie cilvēki skatās un māja. Arī māja. Jā, pilna Rīga ļoti jauka sajūta. Es gribēju aicināt tevi padalīties domās par to, kā kultūra varētu palīdzēt. Mēs ar Armandu šajā podcastu ciklā taujājam viesiem, tādiem gudriem cilvēkiem, kā tos 50,000 dabūt Rīgas centrā atpakaļ. Kas ir tie faktori, tās izvēles, kā uzlikt to domāšanas rāmi, lai visi tie cilvēki, kas var un grib kaut kā nekustamā īpašuma tirgu kaut ko izdarīt, lai viņi nenozūst pierīgas pagastos aiz tūjām, nenoslēptos, lai viņi mēģinātu kaut kā ar savu esību, savu dzīvi dzīvojot un baudot ikdienu, lai viņi palīdzētu Rīgai būt tādai, kā mūsu senči ir iecerējuši viņu. Kā tu redzi šo, vai šis mūsu, es uzskatu, ka tas ir milzīgs ieguldījums, ko mēs liekam kultūrā, vai nav kaut kas, ko mēs varētu izmantot, lai tos cilvēkus noturētu Rīgā? Jūs konkrēti? Nē, arī mēs jau... Jūs jau labāk par mani droši. Nē, redzu, mēs, Armands runājot ar tiem cilvēkiem, kas izlēmuši kaut ko pirkt, viņš jau runā ar viņiem, jā, viņš skatās acīs un mēģina saprast, jā, vai tā ir Rīga, jā, vai tā ir Mārupe, jā, kas tas tāds ir? Un es ļoti gribētu, ka šis mūsu ieguldījums kultūrā, šis kultūras lānis, šie satrenētie cilvēki, saskolotie, šie kultūras menedžeri, ja, ka viņi kaut kā mums palīdzētu, tiem cilvēkiem pieņemt lēmumu, ka tas palīdzētu tiem attīstītājiem, kas būvē īpašums, piemēram, kāpēc ap teātriem, kas mums ir tik svarīgi, ja? Kāpēc, piemēram, 500 metru rādījusā nav kaut kāda īpaša piešprits šiem īpašumiem, projektiem, ja? Ka tas ir 8 minūšu gājienā no teātra, ja?
Kas ir tās neizmantotās iespējas, kas palīdzētu tiem cilvēkiem pieņemt lēmumu, ka tā nebūs Kadaga, tā tomēr būs Rīga? Jūs jau droši vien paši zinat tās atbildes ar saviem klientiem strādājot. Man ir tā, ka es esmu vispār pilsētas cilvēks. Man ļoti patīk pilsēta. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc man tev uzaicina. Jā, man ļoti patīk pilsēta. Es esmu bruģis cilvēks, man patīk dažādos gadalaikos līst vai sniegu vai visādos. Tajā pelēkajā labranķī varbūt ne, bet tā man principā pilsēta man arī patīk. Jā. Un es esmu pat vienreiz palicis Rīgā, pilnīgi nejaušības dēļ, bijis rītu Rīgā pēcjāņu rītā. Kad ir visi paģirās pa laukiem kaut kur un pēkšņi es atveru savu balkoniņu un izeju un ar to rīta kafiju un ir kluss un ir saule spīd un naktī nolīs lietas un Rīga ir brīnišķīgi klusa un fantastiski un tā tālāk. Un tādā brīdī es uzdodu sev jautājumu. Jā, man ļoti tas patīk. Man neviens negrūžas virsū, es varu iziet parkos un paņemt kaut vai termosiņā kaut ko. Un tādā brīdī es uzdodu sev jautājumu, vai tā ir mana pilsēta. Vai es gribu tādu pilsētu? Nē, es negribu tādu pilsētu. Es svētdienās labprāt to izbaudu, bet principā es gribu pilsētu, kurā ir ritms, kurā ir dzīve, kurā ir attīstība. Un tad ir jautājums, tas ir tas jautājums, es jau nevaru pateikt, kā to izdarīt, bet kas man šobrīd pārsteidz? Man pārsteidz tas, cik mēs tikko Latgalē arī bijām, cik mazās pilsētas ir sakopts ļoti daudz, sataisīti ceļi. Mīts par to, ka Latgala ir atpalikusi, ir mīts, tāpēc, ka tu brauc, mājas ir apkopts, visur ir problēmas, pasaulē arī. Rīga ir miskaste šobrīd. Pilnā vārda nozīmē miskaste. Centrs ir ārprāt. Es dzīvoju Vecrīgā. Es Vecrīgā, piebraucot pie savas piedavām ne iekšienes Vecrīgā. Es dzīvoju Vecrīgas maliņā. Es apstāties nevaru. Tātad es nevaru uznest pat savus pirkumus reāli augšā. Man jāuzliek uz uguņiem, kādam jāpaliek mašīnā, jo būs kāds pipets klāt, man uzreiz nosodīs, nobildēs, es samaksāšu par to, ka es uzrastu pirkumu. Kāpēc, lai es dzīvotu Vecrīgā? Ja es nevaru elementāri piebraukt pie savas, un es nerunāju par stāvēšanu, bet piebraukt elementāri, kāpēc, lai es iegādātos dzīvokli Vecrīgā? Jā, gājējiem pirmā roka. Protams, gājējiem vienmēr pirmā roka. Pilnīgi uzskatu, ka gājējs prioritāte jebkur absolūti. Bet man taču kaut kā tajā Vecrīgā savu dzīvi ir jānodrošina. Man viņi ir kaut kādā veidā jāsaka, pagaidu, man ir sevišķi jaunām ģimenēm ar bērniem, pamperiem, šliedam, ko viņš skries, kādā veidā viņš tur skries, kādreiz taksi gaidīs. Tā ir A problēma, neatrisināt problēma. Un tas nav jautājums par to, ka tagad mēs ieliksim tie, kas var piebraukt līdz 8 no rīta vai līdz 10 vakarā. Tas nestrādā. Tas ir A jautājums. B jautājums ir velosipēdisti un stāvgrieža vai stāvskrūva, vai es nezinu kas, ja? Šī elementārā savstarpējā cieņa. Es tikko izlasīju, starp citu vakar, laikam Parīzi no 1. septembra aizliek. Nebūs vairs šie stāvgrieži Parīzē. Viņi nevarēs braukt. Tas, kādā veidā viņi ceļo par mūsu ietvēm ielām, tas ir nenormāli. Riteņbraucēji ir tieši tas pats. Atbildiet man uz jautājumu. Jūs gribat teikt, ka visā pasaulē ir sakārtots velosipēdu infrastruktūra? Tā nav patiesība. Jā, bet mēs respektējam, ka tu tagad kā satiksmes organizētājs klāsti to, bet mēs gribējām to tavu. Es tev pateikšu par kultūru. Es zinu, ko tu velc. Bet kāpēc, lai es dzīvotu vecpilsētā, kurā man ir slikti dzīvot? Man tūmā vecpilsētā noejot lejā nav neviena veikaliņa. Man tūmā vecpilsētā sāk pazust restorāni. Man tūmā vecpilsētā sāk pazust ārā kafejnīcas kaut vai vasarā. Man tūmā vecpilsētā ir tikai nemazgāti un netīri logi pārsvarā. Man tūmā vecpilsētā brauc virsū stāvgrieži un skrūvgrieži un riteņi. Es nevaru vecpilsētā piebraukt nekur, ja es tur dzīvoju. Un tad tu gribi, lai es dzīvoju vecpilsētā un kultūra to sekmē. Kultūra var sekmēt tikai kopaini.
Vienīgais, kāpēc es gribu dzīvot vecpilsētā, ir, ja es gribu dzīvot vecpilsētā, ka man ir tāda tūmā kultūra, un viņa ir tūmā, tu nevari nekādā veidā aizliegt to. Viņi ir operā, teātri, viņi visi ir vecpilsētā. Ar Boltu līdz Zailē var no vecpilsētas aizbraukt. Vecpilsētā ir tūmā, un tā jau viss ir kopējā kultūras, prot. Es klausījos tavu kolēģi un mēģināju priekš sevis noformulēt, kas mums latviešiem ir šie kultūras darbinieki. Ja? Ja es būtu marsietis, kā es mēģinātu to saprast? Un man radās kaut kāds tāds skaidrojums, ka viņi ir tā kā kaut kādi vērtību sargi. Viņi sargā vērtības. Un vai es varu skatīties uz atvainojos teikšu, uz jums, uz kultūras darbiniekiem, kā uz vērtību sargātājiem? Un tad man uzreiz ir jautājums par visu to, ko tu 4 iepriekšējās rindkopās teici. Tapa taču tie noteikumi par vecrīgas satiksmi, tapa, nezinu, šie trotuāri, ja, tapa ielas, kur bija mūsu vērtību sargi, kur tajā brīdī bija tās mūsu autoritātes, neapstrīdamās autoritātes. Es uzskatu, ja cilvēks ir gatavs diennakti stāvēt rindā pēc biļetēm uz teātri, ja, tad acīm redzot viņam, kā tu teici, ja, viņam vajag to autoritāti. Ja. Kur šīs autoritātes ir tajā brīdī? Ja tu nevar prasīt no cilvēkiem, lai viņi iedziļinās jautājumos, kā kursēs velosipēdisties gājēji. Tu nevar to darīt. Tā problēma, man liekas, ir pilnīgi cita. Tā problēma ir, kas patiesībā jums sāp kā cilvēkiem, kas nodarbojas ar nekustamiem īpašumiem, jo tur jau tā jūs lieta, kā atgriezt tos cilvēkus atpakaļ. Ir tas, kāpēc es par to ļoti runāju. Tāpēc, ka kamēr tas nebūs sakārtots, šie cilvēki virzīsies ārpusē. Un šie cilvēki saņem, aprobežotu kultūru, jo tu klātienē viņi nesaņem, caur kompjūtera ekrānu vienalga. Nezinu, Klapkalnu ciemā, Mērsragā, Kolkā, jebkur tu viņu saņem. Tanī brīdī, es pa vasarām dzīvoju 100 km no Rīgas, to vasaras laiku pārsvarā. Tanī brīdī es katreiz izdomāšu, Edgar, vai es braukšu uz to koncertu, vai es nebraukšu uz to koncertu. Vasaras laikā līdz Zintaru koncertzālē es braukšu. Jā. Ziemas laikā, ja es dzīvoju tur, es vispār nekustēšos. Tāpēc, ka 4 paliek tumšs, man pa slabdaniņu aizbraukt uz Rīgu, tas viss aizbraukt uz Rīgu 2 uz teātri izrādi maksā 100 lati, 100 eiro. Cik bieži es to darīšu? Tur jābūt īpašam notikumam. Īpašais notikums nav regularitāte. Tas mums arī jāsaprot. Tas tāpat kā ekskluzīvie dzīvokļi nav regularitāte. Īpašais notikums ir vienreizējs, Elīna Gariņš ir vienreiz, uz to es braukšu. Uz kādu vienkārši teātri izrādi, ko es ietu tāpat, ja es no mājas izietu, es nebraukšu. Neizdošu naudu, nebraukšu. No mājas es izietu vakarā. Un kāpēc dzīvoju visu pārsvarā Rīgā, no septembra vidus līdz maija vidum, tāpēc, ka vakarā es varu iziet ārā. Vakarā es varu aiziet uz restorānu, vakarā es aiziet sakārtot savus finanses izdarīt. No turienes nebraukšu. Jo vairāk no vecrīgas aizzīs projām cilvēks, vispār no Rīgas aizzīs, jo kultūra būs arvien mazāk un mazāk un mazāk. Tad mīja darbība. Un nevar kultūra būt tas, kas ievilina iekšā cilvēkus pilsētā. Cilvēkus pilsētā var ievilināt tikai un vienīgi, kad pilsēta domā par jums. Man ir viens brīnišķīgs piemērs. Piemēram, Briselē. Cilvēki dzīvo, un es diezgan daudz tur esmu, jo man tur dzīvo radinieki ļoti tuvi, un mēs diezgan daudz tur braucam. Sestdienas rītos es Briselē ko gribu darīt. Es pat viņi dzīvo suburbā, es palūdzu mašīnu, braucu uz pilsētas centru, jo, piemēram, sestdienā vienkārši vienā foršā laukumā ir uztaisīts
Katru sestdienu es zinu, ka tur ir tāds tirdziņš, kā bija Dziesmu svētku laikā pie Mākslas muzeja rēdinātā, kas bija brīnišķīgi, vienkārši super sajūta. Svētdienā es braucu uz Sablonu. Tur ir seno lietu tirgus, kur apkārt ir restorāns. Viņš tiek svētdienā uzlikts, pa nedēļas vidu novākts, un viņi tur brauc. Ko tas veicina? Tas veicina to, ka viņi brauc uz to tirgu, viņi pat neko varbūt nenopērk. Apkārt ir restorāni, viņi pilni, cilvēki sēž, appūšās iet, viņiem ir tīrība. Briselē tu nedrīkst uzlikt aizkarus saviem logiem, raibus. Tev ir jāparakstās. Diskriminācija. Jā, tā ir diskriminācija. Tu vari iekšpusē uz savu dzīvokli, kāds tu gribi. Praida aizskars vai pilnīgi vienalga. Uz ārpusi tu nedrīkst tāds likt. Tev ir jābūt gaiši palēkiem, smilšīgiem, jo tas bojā kopējā ainu. Tu nevari uzlikt jumtu tāds, kā tev ienāk prātā. Tev tas jāsaka. Es notulkošu, ko tu man saki, Edgar? No kultūras nozares tu nevari prasīt, ka viņi ir mūsu vērtības sargātāji. Viņi vienkārši dara to, ko viņi dara. Tieši tāpat, kā jūs darat. Tad, ja apstākļi ļauj. Tieši tāpat. Un nenormāli cīnās par to, lai dabūtu to skatītāju iekšā. Nenormāli par to cīnās. Brauc uz provinci, runā, piedāvā, reklamē un tā izgāž nenormālu naudu patiesībā, lai dabūtu iekšā. Savukārt man ir, es varētu par šo tēmu runāt un uzdot jautājumus tūkstošiem. Es, piemēram, nesaprotu, kāpēc mums, piemēram, tagad ir jātīsta Nomales. Vai jūs kaut kur pasaulē, kad jūs aizbraucat, jūs braucat skatīt Nomales? Jā, viņas ir sakārtotas, normāli dzīvojamie rajoni, bet viņās nav jādzen iekšā ar varu kultūru. Es īstenībā tev nepiekrītu. Es domāju, ka cilvēkiem, kas dzīvo kaut kādā konkrētajā, kā tu izteicies, Nomalē, viņiem ir ļoti svarīgi apzināties sevi kā saimniekus tur. Un es atbalstu jebko, kas ļauj šiem cilvēkiem paskatīties uz to konkrēto teritoriju, ka tā ir viņa vieta, kur viņi dzīvo. Viņi nevar būt pieķēzīgi, viņi nevar būt neestētiski. To es tev neapstrīdu. Es runāju par kaut ko citu. Vai mums tur ir jātīsta īpašie kultūras pasākumi, jāizgāž naudu, tas, ka viņi ir jāsakārto, tas, ka viņai jābūt tīrai, tas, ka tur jābūt normāliem dzīves apstākļiem, tos jā. Bet ja mums gala rezultātā pilsētas centrs, uz kuru mēs gribam dabūt iekšā turistus, uz kuru mēs gribam dabūt iedzīvotājus iekšā, ja viņš mums ir nolaists, kāpēc, lai es izvēlētos pilsētas centrā dzīvot? Es domāju, ka ja mēs varētu nosaukt viņus nevis par nomalēm, bet par apkaimēm, labāk skan. Es domāju, ka tam ir milzīga nozīme. Paņemam tādu apkaimi kā Purciems. Tā ir 6. lielākā Latvijas pilsēta. Iedomājies visus tos cilvēkus, kas kaut kāds mans vienaudas, kaut kādas 50 plus gadus dzīvo Purciemā. Diemžēl par lielu kaunu man ir jāsaka, ka visus šos 40 gadus dzīves apstākļi ir tikai pasliktinājušies. Pēdējos 20 gados varbūt viņš ir ticis pie labākas iespējas vai labākos apstākļos, viņš ir nopirkt šņābi un desu, ja? Bet visādi citādi. Es domāju, no kaut kāda pilsēta būvnieciskā, no ainaviskā viedokļa, tās mājas ir noplukušas, ielas ir bedrainas, naudas nekam nav, un es domāju, ka, es nezinu, protams, kā ar kultūras pasākumiem, ja, bet kaut kā palīdzēt tiem cilvēkiem sajusties, ka viss pa tiem 40-50 gadiem nav tikai sliktāk vai labāk, bet ir arī kaut kas labāk, ir izšķirīgi svarīgi. Mēs jau nerunājam viens otram pretī. Es runāju par to, cik daudz mēs, piemēram, veltam tam apkaimiem. Tas, ka tur ir jābūt savastai infrastruktūrai kārtībā, par to es nerunāju. Bet mēs nevaram taisīt akcijas par to, ka tagad mēs attīstīsim apkaimi, ja mēs neesam savaduši kārtībā pilsētas sirdi. Tāpēc, ka tad, kad es braucu, piemēram, uz Ņujorku, es nestaigāju par apkaimi. Es nestaigāju. Velti?
Ņujorkā ir izcils ķīniešu kvartāls, vienkārši izcils. Nē, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits, un tu ļoti labi saprati, ko es domāju. Bet ja Rīgā mums atbrauc kuģis un tie cilvēki, kas atbrauc, ir turisti, un te mēs vairs nerunājam par iedzīvotājiem, kuriem pilsētas centrā dzīvot ir nekomfortabli. Bet ļoti labs piemērs kā turistam, kas pasažieru ostā piebrauc, kā viņam tik uz vienu dienu. Uz dienu vienu. Kā viņam tik līdz Vecrīgai? Jautājums. Kā mēs remontējam piekrastis to vienu joslu, veselu vasaru, katru reizi, kad uzdaudz mašīnu, mēs nevaram, un es zinu, kāpēc. Mums Rīgā ir tik daudz remonti vienlaicīgi. Tāpēc, ka mums ir neapgūts Eiropas naudas, un tad, kad ir iesācis remonts kaut kādā vietā, mēs viņu esam iesākuši, mēs uzrakstam papīrus, mēs esam iesākuši, un tad mēs apstājamies. Kāpēc Vācijā strādā diennakti cilvēki, kamēr pabeidz to ceļu? Kāpēc pabeidz? Tagad viņi iebrauc ar to milzīgo kuģi. Viņi aizkunkurē gar drausmīgu piekrasti zem Vanšu tilta kaut kādā veidā. Aizkunkurē uz Vecrīgai, kuri jābūt nenormāli skaisti. Tad labākā gadījumā viņus mēģina tiek izvilkt pa tām ielām, kur nevar jau izvilkt, jo Doma laukumam ejot cauri, ir noplukuši aizkrāsoti logi ar sēlu. Ar sēlu. Mēs nevaram pieņemt elementāru likumu, jo tas ir privātīpašums. Mēs nevaram pieņemt elementāru likumu, ka pat ja tu neesi dabūjis īrnieku, tad tev ir savā mājā jānomazgā logi, jānotīra priekšiņa un jāuzlikt vienu elementāru, ja tas loks ir, tad te mēs Rīgā izstrādājam tādu māksliniecisku veidu, ka jums katram, ja jau jūs nespējat izīrēt, jūs uzliek tik normāls cenas, ka nav iespējams izīrēt, jums ir skatlogā jāieliek, piemēram, Vecrīgas fotogrāfiju un jāuzraksta, sēles vai izīrēju. Nē, mums ir nenomazgātie logi, mums ir netīri, mums ir piečurāts, mums nav sētnieks. Kāpēc? Kāpēc, lai viņš tur iet? Kāpēc? Kāpēc nevar pieņemt elementārus lēmumus? Tā mēs to ziloni nepārdosim. Bet mēs arī tā nevaram pārdot. Iedomājies situāciju, ja tu uz dienu atnāktu Armandam palīgā un redz pie viņa tagad sēž tā ideālā ģimene, viņa ar cerību. 2 bērni, suns, kaķis. Ar cerību. Un tagad viņam ir tas jautājums, kur tad dzīvot? Tādagā vai Rīgā? Kas būtu tie argumenti, ko tu tagad ņemtu to lietu savās rokās? Kā tu tos jauniešus pārliecinātu palikt Rīgā? Es viņiem mēģinātu piedāvāt to, es nezinu, ko Armands piedāvāt. Tas labs jautājums. Kā, piemēram, ar suni un kaķi piedāvāt piečurātu to iebrauktu, kur viņam nav kur nolikt mašīnu, viņš nevar iebraukt. Sunim nav jādzīvo dzīvoklī. Pareizi, bet ja viņš to suni un pasaulē dzīvo. Jāuzņemas atbildība, tad pašam jāsavaicās. Tas nav īsti, man liekas, arguments. Un kaķis es nedzirdu. Man liekas, ir forši, ka tev nav jābrauc, ka tu vari nogādāt savu bērnu dārzā ļoti tuvu. Man liekas, ka labi, ka tu vari viņu ielikt skolā, kur, kā izrādās, jau ir problēmas dabūt no skolās iekšā. Man liekas, ka tas ir labi. Man liekas, ka tas, par ko es esmu visu laiku bļāvis un cīnījies, un kur man ir skaidrs, kāpēc pasaule to dara, kāpēc mēs svētdienās vēl ar vienu atļaujam strādāt lielveikali. Tur neviens nav laimīgs. Neviens. Ne tie pārdevēji, ne tie apmeklētāji, mēs viņus degradējam. Kas notiek? Atkal es varu pateikt, piemēram, par tādu Briseli. Lielveikali sestdienās aiztaisās ciet 4, jeb 5. Ir, kas strādā līdz vēlam vakaram. Ceturtdienās Vācijā, man liekas, bija tās dienas, ka vakarā lielveikali strādā līdz 9. Bet svētdien ir silence. Tātad, svētdienās ir jābūt klusumam un mieram. Svētdienās cilvēki velta savu laiku ģimenei. Svētdienās kaut vai viņš var izstaigāties par pilsētu, vienalga, ja viņam nav ar ko aizbraukt. Bet svētdienās ir vēl viena lieta, kāpēc to dara. Tāpēc, ka svētdienas līdz ar to ir lielākās noieta dienas mazajiem veikaliņiem. Un mazie pārtikas veikaliņi katrā rajonā ir vaļā. Un to es esmu pārliecinājies. Bet tad, ja tu esi aizmirsis nopirkt maizīti, pienu, vīnu, zivsgabaliņu, sieriņu, vēl kaut ko tev vajag, tu skaidri zini, ka tepat uz Elizabetes ielas stūri tu vakarā aizies, tu viņu dabūsi. Un tu zini, ka lielveikals ir ciet. Tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē mazā biznesa veicināšanu un attīstību.
Ne man tev stāstīt, kā lielajās pilsētās Amerikā visas downtown aizgāja pakaļā. Taču nogrima. Downtownos cilvēki nebija. Ko viņi darīja? Edgar, tu taču labi zini. Viņi investēja cilvēkos, subsidēja, lai cilvēki nāk atpakaļ. Viņi deva iespējas mazajiem attīstīt. Viņi deva kroziņiem subsīdijas, lai viņi ir. Jauniešiem dzīvot vispār, manuprāt, vajag tikai un vienīgi pilsētā. Kad viņi dzīvos pilsētā? Tad, kad viņiem būs 60, 70, viņi gribēs mieru, viņiem jādzīvo pilsētā. Viņiem jābauda pilsētas dzīvi. Viņiem jāskrien uz universitāti šeit. Nevis kaut kur jāvazājās no kaut kurienes, jābrauc, jāmeklē kaut kādā veidā kaut kāds patvērums un jābūt. Vecākiem cilvēkiem man ir atkal cita lieta, kāpēc jādzīvo pilsētā. Tāpēc, ka vienīgā kvalitatīvā medicīnas apkope ir pilsētā dzīvojot. Iztēlojies situāciju, ka tu stāvi uz savu balkoniņu ar kafiju un lejā ir mērkungs, ķirškungs, un viņš pacēlis galvu, saka, var tev 15 minūtes parunāt? Un tu saki, jā, nāc augšā, un viņš tagad ienāk, viņš nosēžas rērti un saka, Ojār, iedod man 5 punktu plānu, kā man tos 50,000 cilvēkus dabūt Rīgā apakaļ? Es nevaru atbildēt. Tu noteikti iedotu dažas plānu punktus. Es iedotu kaut kādus punktus. Es, piemēram, liktu novākt stabiņus. Tāpēc, ka es viņiem neredzu jēgu tiem stabiņiem. Tāpēc, ka tur, kur mēs esam samazinājuši, ir lietas, kurās vajag atstāt. Ir sevišķi vecpilsētā. Varbūt tur vajag samazināt. Es viņam teiktu, attaisi vaļā pilnīgi visas vietas iebraukt, sakārto vienvirzienu kustību, uzliec Rīgā, Tallinas iela, Daugaumala, Klusais centrs, Čaka iela, uzliec 30 km/h. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Uzliec par pienākumu valsts policijai sekmēt to, ka riteņbraucēji brauc pa ielu, nevis par ietvēm, tā kā tas būtu normāli, ja viņi satiksmes kustības dalībnieki, un ar ķiverēm. Uzliec policijai par pienākumu sodīt visus gājējus, kur iet pāri pie sarkanās gaismas. Absolūti. Uzliec par pienākumu sodīt skrējriteņus, ja vispār viņus aizliegt pilsētā. Aizliegt skrējriteņus pilsētā. Jo tur brauc cilvēki, kuri nemāk ar viņiem braukt. Viņi brauc pa 2, pa 3. Sakārto pašvaldības policiju, kur tiek galā ar mūsu, un tas ir tas jautājums par kultūru, ar mūsu kultūras līmeni. Tā problēma ir, ka tad, kad mēs ejam pa ielu, es esmu gājējis, es sēžu mašīnā, es esmu autovadītājs. Ar skrējrīteni, un tādā brīdī, kurā es esmu, man ir galvenā problēma. Tas ir A jautājums. B jautājums pieņem noteikumus par katram īpašniekam par apkopšanu, un tā nav nekāda likumdošana. Tas ir pilsētas noteikumi, tajā visā var iekļauties, tas nav nekas. Savēd, ja pat tu nevari izīrēt un cenās tu nevari regulēt cenas. Kaut gan arī tur es domāju, ka, piemēram, īres cenas, es domāju par veikaliem, šīm lietām, es domāju, ka ir iespējama regulācija. Es domāju, ka ir iespējama. Bet tanī brīdī, kad cilvēki sāk saprast, man ir izdevīgi izīrēt, nevis turēt to māju un nolaist viņu, bet man ir jāsamaksā par to, ka man ir jānomazgā loks, jānotīra iela, jābūt, tur atkritumu izvešanai visām pārējām sakārtota. Tanī brīdī viņš sāks domāt, varbūt man ir izdevīgi tomēr izīrēt, pareizi tev to. Bišķi lētāk, bet tu man viņu sakops, tu izremontēs, sataisīsi. Es tev uzlikšu, es sakošu līdz, tu esi miskasti izvecs, viss ieli tīri, logi nomazgā, tīri, super. Es tev izdošu lētāk, varbūt man tas ir izdevīgāk nekā turēt gadiem lietas. Tā nav likumdošana. Edgar, tu vari sakārtot ar elementāriem noteikumiem. Absolūti elementāriem noteikumiem. Kafejnīcām iedot. Kāpēc likvidējās tagad restorāni? Acīm redzot, nespēja pavilkt īresmaksas. Nav kas iet. Mēs runājam par gājēju ielām. Kādas nahrēn gājēju ielas? Nevar mākslīgi izveidot gājēju ielu. Tas ir gadiem iestrādes darbs. Mūsu Vaļņu iela no autoostas līdz Pulvertonim sen bija jāuztais par super gājēju ielu, kurā jāiedod restorāniem atlaides visām lietām, lai tā būtu brīnišķīga gājēju iela. Kas mums notiek Kaļķielā? Vai tad mēs turistiem varam vest pa to Kaļķielu? Žmiskas tā ir vienkārši.
tāds sākt ar elementārām lietām. Un tad tu vari kaut kādā veidā, nevis visu laiku bļaut, mēs nodrošināsim riteņbraucējiem veloceliņus. Tas ir nākamais jautājums. Tad, kad mēs riteņbraucējiem piespiedīsim, nevis pie sarkanā pa gājēju pārēju braukt pāri, apstāties, nokāpt no riteņa un pārstumt pa to gājēju pārēju. Tanī brīdī, es domāju, ka daudz iestāsies. Tad, kad mēs piespiedīsim, ka divi nebrauc uz riteņa. Man bija tāds gadījums, steju pa Dzirnavīlu, iznāk no veikala, galerijas Rīga, un man no muguras uzreiz vācies nost. Divi džeki, jauni latviešu džeki, var redzēt, ka no ļoti labām ģimenēm, apģērbušies pēc pēdējās Nike modes, uz viena riteņa, viens uz ragiem, viens uz sēdekļa. Mēs ar sievu, man sieva pārbijās, es viņus apstādinu, viņi man izlamā, puskrievis, puslat, bet tu redz, ka intelektuāli varētu būt normāli. Es viņam to riteni pieturēju, teicu, tagad vienkārši sievai teicu, tagad sauc policiju ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs braucat pa ietvi, jums ir austiņas, jūs divi brauc uz riteņa un tā tālāk. Mēs runājam kaut kāds 20 minūtes, beigās to policija, protams, neizsauc. Tie džeki man atvainojās un aizbrauc. Un šitā man ir tagad, kad es regulāri, ja kāds brauc par ietvi, vienkārši es apstādinu. Ar manu māju pretējā ielas pusē... Jā, es esmu agresīvs. Ar manu māju pretējā ielas pusē ir veloceliņš. Tu domā, ka lielākais vairums brauc pa veloceliņu? Viņi brauc gan mūsu māju. Mēs dzīvojam vienā mājā ar Raimonu Paulu. Raimonam Paulam ir 87 gadi. Viņš iznāk ārā, turien viens ar to skrējriteni vienkārši viņam. Es brīnos, kā viņš nenokļuvē. Bet kas tas ir pa stilu? Tas ir tas, ar ko ir jāsāk. Mēs nevaram prasīt, lai mums tagad pārdos, Vācijas ilgšādi veselīgi. Labi, es vākšos, es gribu vākties, es tiešām gribu dzīvot veselīgi. Un man arī neuztrauc, ka Kroziņš līdz 1 naktī tur šūmējās vakarā, vai ka tā ir normāla veselīga dzīve. Ja es dzīvoju veselīgā, es ar to samierinu. Es gribu dzīvot veselīgā. Ja man aizbūvēja priekšā ja tur ir atļauja, es gribu dzīvot veselīgā, jo man ir cits priekšrocības. Man ir apkārt kultūra, man ir medicīnas iestādes, restorāni, draugi, bolts, ar kur es varu līdz teātrim aizbraukt pa 4 eiro, man nav izdevīgi stāvvieta. Bet cienīsim tos cilvēkus. Mēs nevaram uzlikt. Saki, lūdzu, kā tavuprāt izskatīsies Vecrīga pēc 50 gadiem? Tu vari iedomāties? Ja turpināsies tā kā tad viņi būs groši kaudze. Ja turpināsies tā kā tagad turpināsies. Ja turpināsies tāda attieksme. Un tas nav tikai, es domāju, jūs jau varat tur piedāvāt, solīt, visu kaut ko mānīt iekšā, un jūs to noteikti arī darat. Tas ir jūsu uzdevums. Tas ir mūsu darbiņš. Tūkstošiem tukšajos dzīvos. Nē, es atvainojos, tu izmanto nepareizu terminu. Mēs nemānam, mēs reizēm uzdodam vēlamo par esošo. Jā, vēlamo par esošo, ļoti labi. Bet ja turpināsies šādā veidā, tad es domāju, tas būs traki. Tas būs traki. Tu neesi optimists šajā ziņā. Es neesmu optimists, jo es neredzu arī attīstību, jo tas viss ir tik interesanti, tas, kas... labi, lai tu saprati, es neesmu pret stabiņiem. Nav man problēma stabiņi. Es pie viņiem pieradu, kaut kā ir labi. Bet ja tu, piemēram, uzliekot stabiņus, norobežojot kaut kādus tādus uz šitās te, ja tu, piemēram, samazini to plūsmu vai liec viņā papildus kavēt savu laiku 30-40 minūtes, tad mēs nevaram prasīt, lai tie cilvēki nebrauc ārā, jo gala rezultātā viņiem pārvietoties par to ielu, kas tev ir nenormāli ierobežojumiem, tad viņš izvērties, vai viņam 40 minūtes stāvēt sastrēgumos pa pilsētu, vai viņam braukt ārā. Un sakārtojot sabiedrisko transportu. Es ļoti labprāt izmantotu tramvaju, bet ja man tramvajs iet, piemēram, no Pārdaugavas uz centru 1 reizi pa stundu vai 2 reizes pa stundu, kāpēc, lai es to izmantotu? Es labprāt braukt ar sabiedrisko tramvajs vispār ir viena no vislabākajām lietām, kas varētu būt. Nekādi tur autobusi, trolejbusi, brīnišķīgi lieta. Bet viņiem ir jābūt tīriem un viņiem ir jābūt
normāli, ka man nav jāgaida 40 minūtes, lai es varētu tikt uz centru. Skaidrs, ka tad es braukšu ar mašīnu. Elementāri. Tā tu domā ar man, kāda būs vecrīga pēc 50 gadiem? Es domāju, ka tev meitiņa izvedīs pastaigāties pēc 50 gadiem. Man gribās ticēt, ja tās mājas ir 200 gadus stāvējušas. Viņas arī pastāvēs vēl 50 gadus. Es nedomāju, grūti, ka viss būs saprats, un tagad mums būs jāpārklāj kupols pār tā. Es saprotu, es neatceros, mēs citā kontekstā vakar jau runājam, ka kaut kam jānoiet zemākajā punktā. Tas arī TV sižetā. Ja kaut kas nāk uz augšu. Ojār, tā saruna tagad ir tādā drūmā gultā. Kā Rīga ir, tev patīk Rīga, ja viņa pilsēta, ja, bet apstākļi nav varbūt labākie. Man kaut kā gribās domāt, ka pēdējie divi gadi, kad tiešām ir beigies tāds pelēks mākonis. Savācies. Man kaut kā gribās domāt, ka vienā brīdī vajadzētu kaut kā sākt lietām kārtoties un sakārtoties. Arī tas, ko Edgars prasīja par tiem, kur bija tās autoritātes, pieņemsim, vecrīgā vai kur teica, ka cilvēki īsti neko nevar izdarīt. Man liekas, tādās vietvarās veidojot vai grupas kaut kādās apkaimēs. Man jau liekas, ka tomēr tos ja 3 mājas pastās uz stabiņiem, kas tur iebjās, man kaut kā gribas domāt, ka viņus ar kaut kā izvazājot publiski vai kaut ko var mainīt. Tas nav tikai lielā aparāta jautājums, būt mentalitāte mūsējā nav noteikti tā kā francūžiem. Es domāju, es tev nepiekrītu. Es domāju, ka mūsu birokrātija ir šobrīd tādā līmenī, Ir ilgi. Es bailēm par savu vietu zaudēšanu pirmkārt. Neko vispār negrib ierunāt. Viņi vienkārši aiz bailēm, ka ja viņi kaut ko izdarīs ne tā, tad viņus par to katrā sodīs. Birokrātija. Lielākais vairums ierēdniecība. Tā birokrātija ir tādā līmenī, ka tā ierēdniecība. Tur jau pat nav par vadītājiem. Var jau būt tas vadītājs. Es vairāk pa iedzīvotājiem, apkaimes iedzīvotājiem. Viņi varētu izdarīt lielāku spiedienu. Tev atbildēšu uz jautājumu. Apkaimes iedzīvotāji iestājās pret, un es neesmu par to, ka nevajag jaunas būvas būvēt pretī versam, kur ceļ to drošības māju. Jā. Labākais piemērs. Apkaimes iedzīvotāji zaudēja pilnībā. Varbūt, ka to māju arī vajadz. Bet tad, protiet, tos apkaimes iedzīvotājs kaut kādā veidā pārliecināt. Tas bija viens no raksturīgākajiem piemēriem. Man jums ir pretjautājumi. Ja mēs paņemam mazu segmentu Kuldīgu, atbildiet man, kā Kuldīgā izdevās sakārtot pilsētu? Kā tas ir iespējams? Kuldīga, visa Kuldīga ir, varbūt tāda mūsu vecrīga. Pareizi. Kuldīga ir sakārtot. Ticiet man, Kuldīgā ir daudz mazāk vietu, ko turistiem varbūt skatīt nekā vecrīgā. Kuldīga sakārtojās. Nav iebildes, nepiekrist. Alūksne. Es domāju, ka vienīgais tas jaukums, kas Kuldīgā ir, neskaitot, protams, vēsturisko mantojumu un arhitektūru, ir viņas izmērs. Ja Rīga būtu tik liela kā Kuldīga, mēs vispār no šeit nevarbūt nekur projām, vai pieņemsim tāpat Liepāja, kas ir būvēti, vai viņi ir pilsēta priekš 250,000 cilvēku, kuros dzīvo 50,000 cilvēku. Ja? Viņi ir vienkārši briesmīgi, tāpēc, ka tur nav cilvēku. Un es domāju, ka Kuldīgas jaukums ir tas, ka tie 200 cilvēki, kas aizbrauc uz Kuldīgu, paēst garšīgi un pastaigāties, viņi visi satiekās vienā laukumā un viņi jūtas labi, tāpēc, ka viņi visi ir kopā. Un tas vēsturiskais fons tur ir un trotuāri un iela un tā. Bet tad man ir pretjautājums jums. Tad mēs varētu darīt, ja mēs sakopjam vecrīgu, ja viņā ir superīgi uzturēt. Tā jau nav, ka visā ir taču veselas lietas, tepat Elizabetes ielā tie ir apkārt kroziņu lietas cilvēkiem, es saprotu, patīk. Ir taču, vai ne? Vēl kaut kādi jauni. Tad pieņemam lēmumu, tas tāpatās, ka tām kultūras celtnēm. Varbūt pieņemam lēmumu, ka mēs šajā 10 gadē uzcelsim vienu izcilu kultūras objektu. Mēs viņu noreklamēsim, mēs viņu izmantosim, mēs aprēķināsim, cik ir vajadzīgs, sakārtojam vecrīgu un tad ejam tālāk.
Es biju domājis, kāpēc es tev tincināju par šo vērtību sargāšanu. Es domāju, ka jāreiz mums tavas nozares cilvēki ir tik liels autoritāts. Es uzskatu, ka nevajadzētu viņām to savu autoritāti likt lietā pēc 30 gadiem paziņojot, ka tas rezultāts nav lāga. Es domāju, vai mēs varam kaut kā cerēt uz to, ka jau darba gaitā, ja, ka šie lēmumi parādās, ka viņi tiek diskutēti, ka viņi ir kaut kur, kad ir šis vērtību sargātāja viedoklis, klau, šis ir pilnīgi greizi, šis ir nepareizi. Ja. Es vairāk biju domājis par to. Es tev saprotu, bet kā cīnīties, piemēram, kā cīnīties ar objektu, kuru kā es teicu, nevis bet lūk, tur bija vietēji iedzīvotāji cīņa. Kā jūs prāt, vajadzēja būvēt to ēku vai nevajadzēja? Vai vajadzēja atrast tajā ēkai citu vietu? Labi, tur varētu diskutēt. Valsts drošība ir valsts drošība. Tas noteikti nebija izlemts tajā gadā, kad sabiedrība uzzināja. To varēja apspriest kaut kā varbūt laicīgāk, nokomunicēt draudzīgi. Vienkārši komunikācijas trūkums ticamāk. Ja viņi tur vajadzēja, tad viņi tur vajadzēja. Infrastruktūra, kas ir apkārt, tas vienkārši bija ļoti nesmuki, nebija nokomunicēts. Viņa tāpat tur būs. Otrs jautājums par koncertu zāli, piemēram. Mēs komunicējam 20 gadu garumā, un mēs esam nonākuši pie sliktas vietas, ne labas vietas, jo it kā, centrā, bet sliktas vietas. Jo mēs nojaucam vienu, kas mierīgi tur ir iederējusies, un radam kaut ko citu, kas droši vien nebūs nemaz īsti labā. Kaut gan mums ir brīva vietu, mēs varam pasapņot par koncertu zāli. Es uzskatu, ka mums nav naudas koncertu zālē. Es domāju, ka mums nevajag vispār aiztikt to Es nerunāju par koncertu zāli naudas ziņā. Es runāju par koncertu zāli, par to, ko mēs runājam. Par to, ka sabiedrības viedokļi. Vai sabiedrības viedoklī par koncertu zāli vispār kāds riktīgi ir ieklausījies? Jā, bet es sabiedrības viedoklī paņemtu visas, būtu šaki, kā tas izskatās. Pretjautājums, kā risināt jautājumu? Grupu atlasīt arī tā jau būtu diskriminācija kaut kāda īpaša. Jā. Tāļiem arhitektiem, sabiedrības, jo viņus tas neattiec. Slavenā ēka, kas droši vien jums ir arī Čaka ielā uz stūri un Elizabetes ielā uz stūri. Kā var būt tā? Kā var būt? Jā, kas ir dīvaini, ka Romā tādas ēkas apjūsmo brauc no visas pasaules bildē, ja, sajūsmā spiedz par sabrukušām ēkām. Pie mums tā ir problēma. Nav Romā par tādām ēkām nespied. Par tādām nespied. Es gribu no šīs sarunas saprast to, vai es varu cerēt uz ko tādu, kad šie manā, kā es viņus nosaucu, vērtību glabātāji, ja, kad viņi ierauga, kad Barona iela, kas mums ir tik svarīga Rīgā, ja, tiek, vienkārši, kā tu teici, izvaroti, ja, Un nevienu vērtību glabātāju neredzēja, kas vienkārši tur paņēma, nostājās tam buldozeram priekšā un pateica, mīlīši, nē, šito mēs tagad pārtraucam, jā, Rīgas pazemošana. Rīga ir pelnījusi, ko pilnīgi nepiekrīt tev redzēja un ļoti daudz par to runāja, un neviens neņēma absolūti galvā. Neviens. Tanī laikā neņēma galvā Amerikas ar Ušakovu, tagad neņēma galvā Staķis un Ķirsis, neviens Ozola, un kas tur, es pat nezinu, kas tur tie tādi cilvēki vispār ir. Vai kāds pārbaudīja, kā tur bruka, kā tur bija? Kāds ņem galvā, visi ir sašutuši par ārprātu, kāpēc nevar pabeigt vienas ielas smuki sadaisīto remontu. Ģertrūdas iela taisīja remontu, cilvēki bļāva, kliedza, iestājās,
nevar piebraukt mājām, nevar izbraukt ar bērnu ratiņiem, neko nevar. Un es negribu teikt, ka viss ir slikti, es vispār esmu pozitīvis pēc savas darbas. Tā neizklausās šodien. Bet tu man jautāji par tiem jautājumiem, kā risināt jautājumus. Tad sataisiet vienu ģertrūdas ielu, pasakiet, veči, šitas ir super, mēs sataisījām tā. Vai jums kaut kas vēl trūks? Kas jums liekas, kas tur nav labi? Kur nevar piebraukt? Kā nevar iebraukt mājās? Kā nevar atstāt mašīnas? Ģertrūdas ielā ir, nezinu, tur jūs labāk zināt, cik tur tās mājas, 200 vai cik tur, pieņemsim. 200 mājām, kā piebrauks iedzīvotāji? Katrā mājā tur, nezinu, 30 dzīvokļi. Kā viņi tiks, kā viņi apstāsies? Kā viņi atvedīs savus bērnus? Tu saki bērniem ratiņiem, kā viņi piebrauks ar ratiņiem, kā viņi izkrāmēs savus ratiņus. Izbrauciet pa Ģertrūdas ielu un pamēģiniet izkrāmēt bērnu ratiņus bez soda. Es sestdien no rīta piebraucu pie kafijas veikala. Iegāju kafijas veikalā, uzliku uz uguņiem automašīnu. Nopirku kafiju. Un bija brīva vieta. Iznācu ārā, jau biju nofotografēts, viņš stāvēja tas džeks. Es teicu, cik es ilgi biju? 7 minūtes. Tur bez samaksāšanas 5 tu vari. Pīrāgi. Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Tā ir kārtība. Tā ir kārtība. Tā ir pat labi, piekrītu, vajadzēja, viss kārtībā, labi. Viņš man palaida, teica, es nevaru apbrauciet, un tad nobrauciet vēlreiz. Kad viss ir sakārtā. Tāpat laikā viņš brauc ar to skrūvgriezi, un tāpat laikā viņam nav tiesības. Viņš tikai šito fotografē. Saprot? Nav pa to sarunu. Es esmu pozitīvs. Man pat patīk, kā Ģertrūdas iela tur daudz lietas sataisīts. Bet paprasiet man kā iedzīvotāji. Tad uzlieciet, piemēram, pie manas mājas zīmi, nevis apstāties stāvēt aizliegts, kur policija var piebraukt un tev nosodīt par to, ka es uz uguņiem, lai uznestu augšā, man piedāvām nav lifta. Uznes augšā iepirkumu. Bet uzlieciet to, ka tur tās ielas iedzīvotāji var apstāties. Es esmu samaksājis entos sodus par to, ka es esmu uznesis, jo tur nedrīkst vispār apstāt. Sakārtojiet, un es domāju, ka to var izdarīt. Kāpēc, lai es taisītu vecrīgā vaļā, piemēram, veikalu, ja es skaidri zinu, ka man no tā veikala pieņemsim, būs jāpaņem 5 apģērbi, pieņemsim. Un jāstiep visai vecrīgai cauri, bet es nevarēšu ar mašīnu piebraukt un uz pakarimiem tos apģērbus ielikt. Kāpēc es, lai tur vecrīgas rajonā, piemēram, ielikt mazu ķīmisko tīrītu? Kāpēc? Jo es tur nevaru piebraukt. Es braukšu uz lielveikalu. Un tās ir tik elementāras lietas. Tanī brīdī, kad tev jau būs kaut kas salikts jau. Nav tik elementāri. Pēc tam atkal sāksies, pēc tam bļaus gājēji. Nav tik elementāri, man liekas, palaižam plūsmu. Tāpat te brauc. Brauc, jā. Kas tā ir pa ielu, Smilšiela vai kas? Kāpēc tur vispār ir atļauts? Es drīzāk teiktu, aizliegt vai atļaut vai mainīt kārtību. Es vienmēr esmu par to gan satiksmē, gan spējā sadzīvot vienam ar otru. Tie, kas izmanto tos skrūvgriežus, tos pieminētus, es ar viņus ienīstu. Es esmu viens no tiem, kas, ja viņš ir nolikts trotuāru vidū, es viņu paņemu un nometu malā, lai kāds cits viņu savā. Ļoti agresīvs. Man šodien ir ļoti agresīva kompānija. Es neesmu agresīvs. Saprot, es neesmu... Vienkārši sadzīvot kaut kā, vai to var īsā laikā? Tas ir tas kultūras līmenis mūsu kopējais. 50-60 tūkstoši var. Es arī audzinu. Audzinu, neiet pāri pie sarkanās gaismas. Pat, ja man ir jāstājas, katreiz sevi piespiežu. Es mēģinu nepārbraukt pie zeltainās gaismas. Katreiz sevi piespiežu. Es ātrs braucējs, es mēģinu iekļauties 10 kilometru tajā, tur vienalga man jau ir tur punkts skaits. Es mēģinu sevi savā vecumā piespiest audzināt. Ja mēs tos jaunos neaudzināsim līdz ar to, nemācīsim, nekas arī nebūs. Un tur neko nevar piedāvāt viņiem. Saprot? Un otra lieta, es jau nezinu, kā jūs varat vai nevarat regulēt cenas. Cenas ir brīvajā tirgu, un tā viņam ir jābūt. Tad pasakiet, kādā veidā tās cenas, piemēram, kaut vai īres dzīvokļiem, to nosaka vienalga tirgu. Problēma ir apstāklī, kad nekustamā īpašuma nodoklis nepilda savu funkciju.
Ja būtu tāds trekns, kārtīgs nekustamā īpašuma nodoklis, nestāvētu jau tās telpas tukšas, nebūtu jāmazgā loga pa tukšo, vienkārši nebūtu izdevīgi viņu turēt, ja? Tad būtu cits cenu līmenis. Tu domās, viņš jāpalielina? Protams, vēl jāpalielina. Būtiski. Tas atrisināt to problēmu. Tad mēs runājam pa komerciālu. Jā. Pa komerciālu. Jā, būtu tāds kārtīgs diskriminējošs nodoklis, ja? Tu nevarētu atļauties vienkārši viņus turēt. Bet, Edgar, tu man piekrīt, ka daudzas lietas nav likumdošana. Tas ir elementārais pilsētas kārtības rūlis. Jā. Es vienkārši klausījos tava kolēģa interviju un mēģināju saprast, kā šo intelektuālo ieguldījumu mūsu situācijas novērtēšanā varētu saņemt iepriekš, ja, kad tie lēmumi tiek pieņemti un kad mēs uzsākam to ceļu iet. Ja tu domā par Alva Hermina interviju, tad tā problēma ir, es uzskatu, ka tas bija super darbs, ko viņš izdarīja. Viņa problēma ir, ka viņš bija ļoti agresīvi sakoncentrējies uz to galveno, ko es tagad pateikšu. Sabiedriskie mediji slikti, viss ir slikti, dibināsim jaunu partiju. Viņš, protams, pilnīgi nesaprot, kā to izdarīt, nekas absolūti. Un Alvija problēma ir, ka viņš droši vien var izsaistīt labas izrādes, tad viņš spēj to sakomunicēt, viņš nevar noformulēt perfekti savu domu līdz galam, un tad kad sākās, un tad Rēders, būdams viltīgs jau pieredzējis, viņš vienkārši izlīda no situācijas, es jau esmu gudrāks, un ko tad jūs vispār atnācāt? Ko tu viņu aicināja tādā gadījumā? Bet viņš izdarīja ļoti labu lietu. Viņš izdarīja lietu, pasakot, ka, un tas jautājums, kā tālāk to attīstīt, pasakot, ka tā dzīvot vienkārši nevar. Un ka mēs ejam pa to ceļu, kas ir tā kā viņš teica, to skeletonu galvu pa priekšu. Tur mēs vienmēr ejam. Un ne jau ļoti daudzās nozarēs, IKP jau aug. Bet tādā kopējā līmenī, un tas ir tas labais, ko viņš izdarīja, ka viņš pirmkārt pats neuzprasījās uz to interviju. Sāksim ar to. Viņu uzaicināja, arī dabūja uzaicināja. Ja? Viņš izdarīja to labo lietu, ka viņš pateica, ka, draugi mīļie, es arī tā domāju. Un neapšaubāmi viņš lielai daļai ir autoritāte, un viņš skata, ka viņš var to pateikt. Un viņš pateica to publiski. Cits jautājums, vai mēs uzķeramies un ejam tālāk, un mēs to gribam komunicēt un publicēt tālāk. Un vai, ja mani uzaicinās sabiedriskā mēdījā pēc šādas izrunāšanās, pēc šāda podkāsta, vai es gribēšu iet un runāt, jo es skaidri zinu, ka sabiedriskā mēdījā es dabūšu iekšās visās kantēs. Tas ir jautājums. Un tas ir tas tautas fronts jautājums. Saki, Ojar, kas ir tas, ko mēs neizrunājam? Kad tu domāji par to, ka šodien te būs jārunā, kas tev šķita tāds, ko tu varbūt gribētu pateikt, ko mēs tev nepajautājam? Es nezinu, es domāju, ka viena no tām būtiskākajām lietām ir, ko es mēģinu sevi audzināt, un es domāju, ka es mēģinu mazāk varbūt domāt par milzīgām lielajām problēmām. Man vienkārši tāds vecums ir, un es pietiekami savā dzīvē domājis par lielām problēmām, un mēģinājis darīt. Es mēģinu sakārtot to, kur es pats esmu. Respektīvi, es jebkurā darbā, kur es esmu strādājis, esmu sakārtojis savu vidi. Es aizgāju uz teātru, man daudz kas neapmierināja, es viņu pārkrāsoju, pārremontēju, sakārtoju savu vidi, ne tikai mākslas jomā, bet tiešām arī apkārt, iekritu stāvlaukumu priekšā, noņemt Rīgas domē, nobruģēt, dabūju to cauri. Un ap Nacionālo teātri jūs varat priecāties, tā vidi ir saka. Tramvaju tur nevar izbūvēt gadu garumā, atkal, lai tie cilvēki var atbraukt uz to teātri. Es mēģinu sakārtot to vidi, kurā es tagad strādāju, maksimāli daudz, un man ir ļoti grūti, jo likumdošana sataisīja tā, ka aizņēmums nevar paņemt. Es mēģinu sakārtot savu lauksētu, es mēģinu sakārtot māju, kurā es dzīvoju, mēģināt kopā ar mājas iemītniekiem sakārtot. Un tad es visu laiku atduros pret likumdošanu un visu laiku atduros pret kārtības rulli. Un ne saimnes kārtības rulli, bet normālo kārtības rulli. Kādā veidā mēs varētu to kanalizāciju, lai viņa tur nesmird uz ielas, sakārtot elementāri. Un es domāju, ja es sakārtoju to, ja mēs dabonam savu fasādi, bet es tur izstāstīju, mēs savā laikā, pirms 10 gadiem,
paņemam aizņēmumu, sakārtojam fasādi. Tā fasāde brūk atkal kopā. Tas nozīmē, ka atkal jākārto, atkal jāņem aizņēmums, atkal pa jaunu viņu jākrāso. Ja? Iekšas sētu mēs nevaram sakrāstot, jo viena kaimiņa tāda, otra tāda. Un tas ir tas jautājums. Es domāju, ka mēs katrs mazliet padomātu par to, ka sakārto savu vidi un vieni 10 kvadrātmetri apkārt, arī tad jau būtu tā lieta priekšiet. No elementa. Jā, mums sanāca tāda ekskursija gan laikā, gan dažādos tematos. Es nezinu, vai es apmierināju tas, ko jūs bijāt domājuši. Nē, ļoti, Es nezinu. Tu esi izcils sarunbiedrs. Bet vienkārši gribas kaut kā, un tas ir, ko es saku, ja mēs katrs, piemēram, ja tu ej pa ielu un ieraugi, labi, es no tiem krievu jauniešiem divreiz esmu gandrīz dabūjis pieru rīktīgi, bet es, piemēram, ja es redzu uz ielas, ka jaunieši savā starpā lamājās ar krievu lamu vārdu un latvieši, es viņiem goda vārds, es eju klāt, un es saku, Jāni vai Pēteri, paklausies, tev nav nērti, es gāju garām, tur tādiem lamvārdiem. Pirmais uzreiz jau, viņi tā, jo viņi jau pateic, man vairs nepazīst, tā jau nav tā pārs, viņš nepazīst, ja? Un tad viņi tā kā pienāk tāds večuks un sirms klāt, saproties tur, ja? Tad viņi ierauga, varbūt es esmu netika veciši apģērbies, tāds pastilīgāks, un tad viņi ir, ja viņi brauc, divatā to skrēriteni, ja viņi brauc, es apstādinu viņus. Es, protams, riskēju dabūt arī pa galvu par to visu, ja? Bet es mēģinu kaut kādā veidā, tā, arī apdzīt nevis pa kreiso joslu, bet par labo joslu, jo pasaulē ir normāli tā apdzen cilvēki. Braucot, kaut vai rādot, ja tu gribi ātrāk braukt pagriezienu. Ja mēs katrs tā darītu, un ja mēs viens otru vienkārši nerādītu to vidējo pirkstu, ja kaut kas viņam bet mēģinātu, man Pauls Timrods drausmīgi foršs vienreiz teica, viņš teica, zigājs brauc mašīnā, un kāds tur pa priekšu lamājos un pīpina un dara. Viņš saka, vecais, nafig tu to dari? Tas nav to vairs darīt, tāpēc, ka tu jau tikai sevi sačakarē, tas otrs kā brauca, kā pagrieza, uzspļāva un aizbrauca. Gala rezultātā. Un es nebraucu vairs priekšā un nemēģinu viņu apturēt. Bet, ja es piebraucu pie krustojuma, un viņš man ir braucis baigi nesmuki, es attaisu to logu viņam, un es viņam saku, paklau, nedara vairāk tā nekad, baigi nesmuki, mēģinu kaut kā tā. Es dabūnu pretī, protams, vidējo pirkstu ļoti bieži. Jo es pats esmu vienreiz tā uzrāvies savā laikā. Nobeidzot to starunu, jo tas ir bīstami. Man ir tāda veca viena mašīnīta, kurai nav jumta, es braucu. Ļoti, ļoti veca mašīna. Un es vienā reizē biju aizmirsis to, es kaut kad braucot no benzīna, tā kā arī kaut ko tur biju pats saķēries, un zinu, tas jau ir 10 gadiem. Un es braucot ārā arī biju tur tā parādījis tur kaut ko. Aizmirsis. Pēc kaut 10 gadi, un es Siguldā, ja nemaldos, kaut kur apstājies, kāp iekšā tajā savā mazajā mašīnītē. Man pienāk viens džeks, vīrietis jau. Tad es saku, jā, Rubeņkungs, jā, tā jau ir, jā. Jūs mums toreiz parādījāt to vidējo pirkstu. Pēc točina bija kā 10 gadu pagājuši. Es tā sakaunējos. Es domāju, ārprāts. Pēc 10 gadiem, un es atcerējos, ka es biju tik nīgrs un dusmīgs un pārskaities, ka es tiešām to parādīju un aizbraucu viņam priekšā. Redz, ka dzīvē nekas nepaliek nesodīt. Tāds mums tas podkāsts iznāca par kultūru un nekustamo īpašumu. Ņemiet par labu. Paldies, Armand. Paldies, Ojār. Paldies. Uz sardzēšanos un sadzirdēšanos nākamajos podkāstos. Visu labi.